Zināju, ka vīrietis ir vairāk āršķirīgs nekā sieviete patiesībā. Sievietē nav mums ir iemācīts, ka sievietē jābūt āršķirīgai. Dabā ir pretēji. Pasties, visi ir putni, tur dzīvnieki, kuri ir krāšņākie. Vīriešu dzimtas pārstāvi. Pāvi, jā, tad rastiem. Pāvi un jebkuras dzīvnieku sugas, visi ir vīrieši āršķirīgāki. Vai ne? Mums māca, ka pretēji, ka sievietē tur visa seja uzzīmē, tur nezinu, saģērbties, tur spīdēt, laistīties, mirdzēt uz visām pusēm, ja? Lūpas priekšpricēt. Priekšpricēt lūpas, jā, tā. Kurš ir vairāk spīdoši, saule vai tumsa? Vai mēnesis, jā, piemēram. Saule tas ir vīrišķais aspekts, vai ne? Tātad viņš ir tas, kurš nes sev priekšā, uz ko visi skatās, no kā visi, nezinu, ko apbrīno, priecājās un tā tālāk. Tas ir vīrišķais aspekts. Mums šitās te lietas ir sagrozīts viss kājām gaisā, ja? Vīrietim ir jābūt izpušķotam dzīvē, nevis sievietē. Jā, bet ir taču divi debesis spīd, ir saule un mēnesis. Jā, bet kurš vairāk spīd? Saule ir sievišķais. Nē, saule ir vīrišķais. Mēnesis ir sievišķais? Jā, mēnesis. Vēdās, tais pašā vēdiskajā mēnesis atbild par psihoemocionālajiem stāvokļiem, tātad par zemapziņu. Zemapziņa tas ir sievišķie aspekti. Saule atbild par apziņas stāvokļiem. Tā ir, piemēram, astroloģija, ja skatās, ja? Kādas planētas, ko skata mēnesis, tas ir attiecības, emocijas un tā tālāk. Saule, tas ir sociums, tas ir iedarbītāja līderība, tā ir pirmā vieta, pozīcijas, tur ieņemšana un vispārējais, tas ir tēvs. Saule atbild par vīrišķo pirmsākumu, par tēvu pirmsākumu.